Šodien ķeršos klāt Mariusa ritenim. Nabaga puika pat nespēja notīrīt savu aparātu. Tas nu gan īstenībā nav smuki. Nomainīšu ātrumu pārslēdzēju, pamērcēšu ķēdi dažādos šķidrumos. Varbūt izdosies atdzīvināt un atstāt šo pašu ķēdi. Nu ko, aiziet? Pirmā lieta – atvienosim nolausto detaļu. Nākošā lieta ar speciālu instrumentu izskatās šādi. Mēģināsim ķēdi sadalīt. Tā, instruments ir atskrūvēts. Šitanī starpā būs mums ķēdes posms. Ar šito es skrūvēšu un atspiedīšu ķēdi vaļā. Kaut kā šādi tas izskatīsies. Varbūt iespējams vajadzēs ar vedēšku speciālo šķidrumu uzpūst. Nu, šitais skrūvējas iekšā un tam jāspiežās puļķītim vaļā un ķēde ir atvienota. Ķēde ir atvienota. Tagad es varu viņu izvilkt ārā no ātruma pārslēdzēja, savādāk viņu nevarēja izvilkt, jo viņai bija noslēgtais cikls. Lūk. Te nu viņš ir. Izvilkšu un iemērcēšu ķēdi. Vislabāk gan būtu saļārkā, bet tā kā man ir saļārka tikai bākā, tad ielēju zāģa benzīnā. Tur ir drusciņi eļļiņi arī klāt. Nu, lai miekšķējās, kamēr darīšu pārējo. Ar vedešku sapūtu zobratiņus. Tie arī tagad būs laikam atdzīvināti. Ķeramies tālāk pie darbiņiem. Izskatās, ka šī vieta ir salocīta, ir dabūjusi triecienu. Šai vietai ir jāstāv tā kā ķēde stāv tie zobrati taisni aptuveni tā šeit, bet redzat, kāds leņķītis te izveidojas. Viņa ir salocīta, būs jālok atpakaļ. Kaut kā tā. Nākošais ir atvienot šo te skrūvīti, lai varētu trosīti atvienot. Un tad tā vietā liksim jau svaigi nopirkto Shimano pārslēdzēju. Kaut kā tā. Nākošais etaps tagad ir atvienot šo trosīti. Atskrūvēsim skrūvi. Izvilksim trosīti un šī salauztā pārslēdzēja vietā mēģināsim piemontēt šo skaisto Shimano Nieka 25 ēriki un uz priekšu. Ar 9. numura atslēdziņu jāatskrūvē šīta skrūvīte, uzgrieznītis. Tālūk. Jāpalaiž viņš vaļā, un tad šī trosīte izbīdīsies ārā. Lūk, jau izbīdījās. Tagad noņemās šeit, čik-pik, un jau no vietā. Sanāca neliels kavēklītis, jo man nebija rezervē šāds te brīnums. Nācās restaurēt veco. Tas ir trosītei uzgalīts, lai nespurojās.
Cerams, ka strādās. Ņemam palīgā tā saucamo amerikanku atslēgu, jo viņa regulējās platums turpu šurpu. Tā ar vienu roku nevar. Un ar šo atslēgu ņemšu šo te brīnumu un mēģināšu locīt tā, lai viņš ir paralēli zobratiem, bet slēgšos ārā, jo ar vienu roku to izdarīt nevaru. Lūk, ja kāds saprot, tad šādi jau izskatās paralēli zobratiem šī vieta. Viņa bija pirms tam šādi, tagad ir šādi. Jaunajam pārslēdzējam trosīta plus mīnus ir klāt. Viņa vēl tik nav ielikta te nospriegot, bet tas viss pēc tam. Un tagad viņš ir liek šeit klāt. Ar šo te skrūvīti viņš pieskrūvēsies. Pa vidu aizies ķēde, kuru man pagaidām vēl mērcējās. Un būs super puper, tad tikai atliks regulēt. Nu, aptuveni viņš ir vietā. Tagad ar šādu atslēdziņu mēs viņu pieskrūvēsim šeit klāt. Pievilksim. Tur ir vēl viena regulācijas skrūvīte apakšā. Bet tad, kad stāvēs ķēde, viss būs vietā, tad mēs viņu pieregulēsim. Nevaru viņu nofilmēt. Viņa mums sanāk kaut kur šeit. Tā regulācijas skrūvīte viena. Un tad ātruma pārslēdzējs ķēdi tiks uzlikt uz lielākā zobrata. Tiks pieregulēts, lai viņš stāv uz lielā zobrata. Un tad pārslēdzot ātrumus, ķēdi regulēsim, lai viņa labi stāv uz mazā zobrata. Bet tas jau būs pēc tam. Velkam ķēdi no benzīniem ārā, lai viņa man notekās. Un tad iekustināsim, ieļļosim. Un sāksim vienot kopā. Kaut kā tā. Ja var ticēt nostāstiem, tad šādi izskatās nepilnu sezonu braukta ķēde. Pilnīgi neticās. Manam ritenim pēc 8 sezonām izskatās daudz labāk. Mēģināsim viņu tagad restaurēt ar speciālo ķēžu šķidrumu. Domāta motocikliem. Es domāju, velosipēdam būs pašā labumā. Sākam lēnā garā pūst. No vienas, no otras puses. No vienas, no otras puses. Pēc tam viņa man drusku pastāvēs. Noslaucīsim. Skatīsimies, gan jau, ka būs labi, nē? Pašu ķēdes uzvēršanas procesu nespēju uzfilmēt. Tur man bija 2 rokas vajadzīgas. Ķēde nu ir virsū ritenim. Atliek tikai ar speciālo instrumentu savienot posmiņus. Bet tur man atkal abas rokas vajadzīgas, tāpēc nefilmēšu šo procesu. Ķēde ir uzstāvlēta uz instrumenta. Tagad tapiņas ieskrūvēšana. Lūk, savienojums ir vietā. Instrumentu varam ņemt nost. Tā, viņš ir pievilkts nedaudz tā. Ops. Viss. Tūlīt sāksies regulēšana. Ar aizmugurējiem ātrumiem tiku galā. Aizmugurē jaunajam cilvēkam bremzes ir 0. Tās būs jānomaina pret jaunām. Un priekšējam ratam atstarotājs nolūzis. To arī uzliksim jaunu.
Lūk, kādas bija, un lūk, kādam jāizskatās. Šeit ir pilnīgi līdz dzelzim, un viņš arī bendē kopā disku. Šeit viss ir noskrāpēts. Mammai būs jānopērk arī priekšējās kalotkas. Man, diemžēl, krājumi ir izsmelti. Jaunais atstarotājs ir klāt. Šāds izskatās kopskats. Lūk, kāda smuka ķēdīte, zobratiņi. Cerams, ka kalpos ilgi. Vēl tikai priekšējais pārslēdzējs negrib uz augšējo zobratu slēgties. Tas jāpaskatās, jāparegulē. Pēc visa spriežot, priekšējam zobratam ir izbeigusies trosīte. Palikuši tikai 2 diedziņi. Jāpērk jauna, savādāk tur nekas nesanāks.